14. Par grozījumiem Ikšķeles novada domas 2005. gada 20. aprīļa lēmumā nr. 22 protokols nr. 7 par iepirkumu un pašvaldības īpašumu privatizācijas komisiju apstiprināšanu. Komitejā skatīts jautājums, lūdzu jautājums. Jautājumu nav, kas par sagatavoto domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret? Tagad jūs pret, ja? Atturās. Ingūna un Dagmāra, jūs bijāt par? Jā. Mēs neskatām. Personālīs. Esošā darbojošā komisija, bet personālīs. Mainīts. Labi, 15. Par grozījumiem 24. no 2.2010. Ikšķeles novada pašvaldības domas lēmumā numur 14 par kultūras izglītības projektu finansēšanas konkursu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu. Komitejā skatīts jautājums un tika noteikts tā, ka tika ieteiktas šīs te personālijas, kur Dzintra Čudare, kā tagadējā kultūras un sporta pārvaldes vadītāja, ieņēma iepriekšējās nodaļas vadītājs Gads Mistris, ja, šo te vietu, un tad vēl papildus saistībā ar to, kad Vaimone Šmits atteicās darboties šajā komisijā, tad arī tika piedāvātas divas kandidatūras, Kaspars Upacieris un Evija Vizbule, un arī saskaņojot ar kultūras, izglītības un sporta jautājumus komitejas vadītāji, arī izdiskutējot, arī mēs nonācām pie tādu piedāvājumu, ka domas lēmumu projektā mēs virzam Eviju Vizbule. Vai nežos vārdu, jūs ar kolēģiem pastāst, kas ir Evija Vizbule? Es saprotu, es atbalstu. Evija Vizbule, lūdzu Dzintra, paņem. Evija Vizbule, pirmkārt, sāksim ar to, ka viņa ir, protams, Ikšķelēte. Viņa ir profesijas pedagogs, tad viņa mums ir arī par darbinieks, spēlē teātri, un ir arī tas cilvēks, kurš ir rakstījis diezgan daudz projektus pats, lai iegūtu finansējumu, teiksim, savām aktivitātēm, bet ne Ikšķelē, bet citos novados. Zinu pilnīgi skaidri, kad viņi ir uzvarējuši vienu konkursu Ventspilī, ir piedalījušies tātad arī pilsētas svētkos, zinu par to, ka ir piedalījušies arī Liepājā un ir novinējuši. Viņai ir arī, teiksim, pieredze. Nē, viņiem ir, tā nav sabiedriska organizācija, tas ir CIA vai individuālais uzņēmums, kurš nodarbojās tieši ar šādu veidu pakalpojumiem. Jā. Nē, viņa nestrādās skolā, viņa ir savs uzņēmums, savs uzņēmums. Vēl jautājums? Jautājumu nav, kas par šādu sagatavotu domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret? Atturās? Paldies. Par pašvaldības nekustāmo īpašumu asamināšanas atļauju komitejā skatīts jautājums. Šie īpašumi tiks gatavot uz izsoli, jo mums budžetā ir paredzēta šī sadaļa par šādu veidu finansu resursu. Jautājumu? Man bija jautājums, teiksim, vai ir novērtēt un kādu summu šī ir? Saistībā mēs ar iepriekšējiem domas lēmumiem nosakam šo te kārtību, lai mums tā lieta sakārtojam mūsu visus normatīvos aktus, lai mēs varētu uzsākt darbu. Patreiz neko nevaram pateikt. Cik daudz uz plāniem budžetā ieguldījumi? Budžetā bija iestrādāt konkrēti ne tikai par šiem iet runa, 200 000 bija budžeta projektā, kā jūs Ingūna labi zinat.
esam izpētījuši visu budžetu projektu, tur sadaļu no tādiem ienākumiem. Tur jau nebija aktīvi tieši par šiem zemes gabaliem, tur runa tieši par šiem te un vēl kaut kādiem. Ir domas pamatā, domas ir sekojošas apskatīties, kas notiek. Kas notiek tirgu, kāda ir cena, un pārējais, to mēs neviens nevaram pateikt. Tas jau ir šo zemi, kā tur tirgus, to jau mēram tā pašu redzēt, tas jau nav tāds speciāli izteikt. Es vienkārši domāju par to, ka jūs tieši tagad esat nolēmuši to darīt, tāpēc, ka tagad jau nebūs tā labākā cena par to zemi. Tā dokumentu sagatavošana faktiski notiek šobrīd. Šeit ir, kā mēs redzam, 9 šie te īpašumi pašvaldības, pavisam Ādam laukā ir 50, un es domāju, ka vienu šo te daļu mēs skatījāmies, kur ir saistībā ar visām ielām, un kur būtu arī tīri saprātīgi to darīt, ja, un mēs gribētu paskatīties reāli, kas notiek. Tad tur jums bija skaidrs, ka ideja, kur šo naudu iegūto tieši par konkrētu atrunāšanu, tur viņi tiks ieguldījumus pēc tam. Ja tā vispār Bet kopējā budžetā šī nauda ir ielikt un iezīmēta. Kāda te var būt runa, jā? Tas ir kopējā budžeta tāmē, ir iekļauti šādi ieņēmumi. Kas tur nav skaidrs? Tur viss ir skaidrs. Ne? Vai tā nav? Jā, jūs varat pie Velgas atnākt, ja Velga jūs arī informēs, jā? Velga lūdzu kolēģi, es nekšu Labi, vēl jautājumu. Kas par šādu sagatavot domas lēmumu projektu? Lūdzu. Pret? Atturās? Par 16. Bija 17. Par mācību literatūras iegādēju paredzēto valsts budžetu līdzekļu sadalu 2011. gadam Ikšķilas novada pamata un vispārējās idejās izglītības iestādēm. Formāli domas lēmums, likums to prasa, jautājumu nav, kas par šādu sagatavot domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Inesei Ozolai Kaprām uz māju 3. Jautājums. Komitejā skatīs. Jautājumu nav, kas par šādu sagatavot domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās 19. Par valsts nekustāmā īpašuma mācību poligrāmas pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Komitejā skatīts Jautājumu nav, kas par šādu sagatavot domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. 20. par ikgadēju apmaksāt atvaļinājumu daļas piešķiršanu domas priekšsēdētājiem Ik Trapiņam. Komitejā skatīts jautājumu lūdzu. Jautājumu nav, kas par šādu sagatavotu domas lēmumu projektu. Par, pret, atturās. Paldies. 21. par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu Velgai Dzenei. Visa procedūra veikta, jautājumi nav, kas par šādu sagatavotu domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. 22. mēs vēl iekļāvām darba kārtībā 1.3 un 1.4 punktu, ja, pat balsojās kopā par šo zvejas tiesību un zvejas rīku veidu un skaitu noteikšanu rīkas ūdens. Jautājumu nav. Kas par šādu sagatavotu domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret, atturās. Par nekustāmā īpašuma ir bez adreses piešķiršanu, sadali un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Jautājumu. Man ir jautājums. Tur mērķu transformācija paredzēta? Nē, Edgara, šeit ir sakārtotas adreses pamatā. Tur tas ir cits jautājums. Šeit ir savā laikā bija īpašuma iespējas
adresi, uzlikt 2 īpašumus, un tagad viņi tiek nodalīti ar savu, katrs ar savu nosaukumu. Te tiek sakārtota pamatā adreses. Tā ir jāpareizi. Jā, tiek viens īpašums ir, tas ir divās dienas vienībā, tas mans otrs dokuments nemērīsies, jā. Vēl jautājumi? Jautājumi nav, kas par šādu sagatavot domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret, atturās 24. par zemes ierīcības projektu nekustamām īpašumam Viršuvēs. Apstiprināšanu īpašumu nosaukumu piešķiršanu nekustamām īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu. Jautājumi? Jautājumi nav, kas par šādu sagatavoto domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret, atturās 25. Ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma āriņi zemes vienības ar kadastru apzīmējumu 749401 sadalīšanai. Jautājumi nav, kas par šādu sagatavotu domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret, atturās 26. par zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma Lēma iela 11 sadalīšanai. Jautājumi nav, kas par šādu sagatavotu domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret, atturās 27. par zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kalēji. Apstiprināšana īpašuma nosaukumu piešķiršana nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana. Jautājumi nav, kas par šādu sagatavotu domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret, atturās 28. par zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma Vecbrekti zemes vienībai. Jautājumi nav, kas par šādu domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret, atturās. Tad, ja jūs pret vai atturās? Jūs pār,